Pateikšu, viņš visu fitnesa kanālā šo huļu vienkārši, pārpie tās preces no polijas, nevajag pārdot cilvēkiem par reiz 12. Un joprojām latvieši ir tik stulbi, ka viņi tic, es tur, saprotiet, fitnesa kanāls, tas pats, kas potējieties, ir stulbeņi, kuru potējās, ir ahuēnē džeki tādi kaisi, un nekad dzīvē nepotēsies. Un es esmu spēcīgs, izkārtībā. Un jūs varat pirkt fitnesa kanālu, jūs varat nopērkt, nezinu, visas buņģas, sakrāt galvās, tāpat jūs varētu nolaust un visu, un bez buņģām vispār, vienkārši nekā lauku puika šodien piedzimu, 88. gadā, un nolaužu, un visu, neiet atpošaties, tur nav. Man bija dzīvē tagad arī spēcīgi, kabatā, kādreiz bija kabata, atceraties kabata? Bez tur redz, Alsaru bļādi pīstānā. Tas diezgan. Tā visā bija bļādi. Tāpēc, ja Rīgas puikas, es tad jau biju loģis, es varējums loģis sirdī. Es ar Bohusau mazo svaru bļādi, mazo. Man zaudēju, protams, zaudēju, jo ir pati, tas huļus. Viņš man paņēma. Blowing money around. She a work girl, she work the pro, she break it down, she take it low, she find it, she got the dough, she doing her thing out on the floor. Her money, she make it look at the way she shake it, make it more touch it, make it more taste it. How you lustin' for it, gon' crazy face it now, don't. Tā kā nododiet sveicienus fitnesa kanālam tam Lieldegunim, tā ir uzrakstīt Lieldegunim, komunis varētu ar Andri Melni, tā kā, viņš man uzaicina. Man nevajag haipu, es viņu gribētu, nopietni gribētu palausties. Es domāju, ka varētu būt interesanti. Es neesmu Latvijas baigais lauzējs, bet viņš nebūtu tā, ka viņš ir man tā uzreiz. Tas ir vienkārši ideja. Džekiem es jums pamatu Džeki, kuri lauzēja ritīgi, rīļi vēl spēcīgāk pa maniem. Uzrakstiet video, ierakstiet. Ja tu nevari man nolaust, esi loks. Un viss, un pastīsimies. Jo, saprotiet, ir kuri spiež, ir kuri kultūristi, ir kuri street fighteri, ir ļoti opcijas daudz. Un tas pideras, nopietni džeki, kuri ahuēna laužās, normāli veids, teiksim, vēl smagā nekā es varu nolaust. Es nezinu, vai es varētu nolaust, varu mēģināt. Tie džeki, kuri jau ir kaut 90 kilogramīgiem, uzrakstiet, viņiem privāti, neesi loks, uzvērsim haipu, noložiet to, Lieldeguni. Un Zebijs, un pēc tam man, 50 eiro atskotēt uz kontam par to, kad es jums iedevu tēmu, lai jūs varētu kontingentu uztaisīt. Paldies jums! Es pats gribētu uzlausties. Pat ja zaudēt, es gribētu nopietni. Jūs varētu paskatīties manas video nopietni. Facebookā, protams. Un tur ir video. Es domāju, ka no zila gaisa. Ja viņš paņemt, viņš ātri nevar paņemt. Viņš var paņemt tikai uz masu, jā. Ja man 75 cilvēki, viņam var leģis 10 kaut kādu. 100, viņš teica 100 apmēram. Tas, protams, nav attaisnojums man, ja zaudēt, bet, jā. Viss, esmu sēdēju tēmu, džeki, kuri laužās, ahuēna tāpat kā es. Jums ir ablaidi 90+. Uzraksta tēmu. Loži to, pidaru, Lieldeguni. Es kārtībā. Uzreiz spiecām pakām. Un es pajautāju, ko viņš teiks. Dzīme ideja, kura, ticiet man, kad es šā ideja aizies. Jā, aizies. Ja viņš saka, ka normāli džeki nespēj 100, ja būs džeki
kur pateiks, ja tu nevari man nolāst, tas ir mīzels. Un es un būšu